Raidījumu piedāvā Sodal un Brikers. Redzēju, cik daudzveidīgs var būt bruģis. Droši vien tikpat daudzveidīgi var būt arī ieklāšana. Jā, tā ir rieklāšana, arī kur šajā laukumā šobrīd skatījāmies. Šo bruģi, protams, vēlams ieklāt ir ar rokām un jaukt tādas dažādas, ņemt no dažādām pakām, likt vairākos segmentos, lai būtu tas tā krāsas, saglabātos vienveidīgums un izstītos viņš tāds. Bet bruģis varbūt, kas nav šeit plašs pārstāvēts vai tur tālāk, ko ieklāj jau industrijā vai teiksim, pie lieliem laukumiem. To gan, ja teiksim, tīri dēļ tā ekonomiskā visa liek ar tām ieklājēju mašīnām, ko mēs runājam kopā. Arī pirmajā reizē jāņem vienu to ciklu, līdzīgi kā mūsu ražotnē redzēja, kā pako, tā arī ņem un klāja vienu pie otra. Kādas ir tās galvenās lietas, kas ir jāievēro ieklājot? Pats svarīgākais ir tā virskārtas sagatavošana. Ja? Sevišķi tas ir izteikts lielām plāksnēm. Ja tu gribi, lai viņas teiks, laukums ir ļoti akurāts un taisns, tad pats svarīgākais ir virskārtas, kā iztīsiet. Kur cilvēks, kurš vēlās bruģi, var saprast, ko viņš īsti grib un kādos mērogos, jo iespējas ir milzīgākās un tas nozīmē, ka arī iespējas samaldīties tajā visā ir vienkārši. Jā, šeit rūpnīcā ir visplašāk izliktās paletes, kur apskatīties un redzēt. Mēs esam Dobels novadā, ja tā nav vienīgā iespēja. Mums ir ražotne Liepājā, kur arī ir izlikt stendi, kur droši var apskatīt. Tāpat ir Rīgā, Katlkalna ielā, Piņķos šobrīd jau pie outlet un arī Mārupē. Ja, tā kā droši. Vislabāk jau būtu vienkārši man šeit jums piezvanīt un tad jau tuvāk Liepāja vai Dobela. Tieši tā, konsultants jūs tad novirzīs uz konkrēto vietu, kur jūs varat apskatīt, apčamdīt un tad jau tālāk formēt pasūtījumu un uzdot savus interesējušos jautājumus. Tagad mēs esam tajā etapā, kad varēsim redzēt visu skaistumu vienkopus. Jā, šobrīd ir tas noslēguma moments, kad mēs arī varam apstīties, ko mēs mēģinājām izstāstīt, kā tas izskatīsies. Esam nonākuši zem ozola. Drīz atbraukšot arboristi. Kas ir arboristi un ko viņi darīs, tad īsumā izstāst mums. Arboristi ir tie, kas mums rūpējas par koku dzīvību, veselību, saknēm, vainagiem, bet mums viņi ir nepieciešami, tāpēc, ka mūsu celiņš šķērso arī ozolu, un mēs pieļaujam, ka šeit būs ozola saknes, līdz ar ko mēs paši ar lāpstām neiesim un neriskēsim sabojāt viņu, tāpēc labāk, lai arboristi ar gaisa lāpstu atnāk kārtīgi nopūš šo... Ar gaisa lāpstu? Ar gaisa lāpstu, jā. Pieslēgts pie kompresora un kārtīgi nopūš visu nost, atsadzās saknes un mēs viņus varam uzmanīgi pabīdīt projām no mūsu plānotā celiņa vietas. Tātad šeit mums ir tikko svaigi noņemtās plāksnes. Šeit attiecīgi mēs esam sākuši rakt un skatāmies, kas notiekās ar saknēm un vai apakšā nav kaut kādi būvgruži. Ja nav, tad arī attiecīgi vadam projām to visu. Gatavojam uz mīnus 30 centimetriem un blietēsim pamatni un klāsim ģeotekstilu un veidosim pīrāgu. Šī ir tā nobeiguma gatavošana ar speciālām vadulām un velkamo un novietojuši vienā augstumā šīs vadulas, un kā mēs novalkam, tā tas viss ir gatavs, uz tā nav vēlams kāpt, kamēr neesam uzlikuši bruģi, un tad liekam bruģi. Sākam ar lielajām plāksnēm, pēc tam ar mazajām maliņām, kas nav kā borti, bet ir kā maliņas. Kur kursa studenti jau dara šo lietu? Šie konkrēti ir pirmā kursa studenti pamatā, tātad, ņemot vērā, ka mācību gads iet uz beigām, tad viņi jau ir pirmā kursa beidzēji, un visu teoriju mēs esam ziemā izņēmuši, un reāli praksē viņi iet vai no 2. kursa beigās, vai no 3. kursa sākumā. Atkarīgs arī no jauniešu grupas, kas tajā brīdī ir, cik viņi ir apzinīgi paši pret profesiju un kā viņiem, teiksim, cik ļoti liela vēlme ir. Liekot bruģi, šeit mums ir 2 dažādi izmēri.
Kā tas ir jākombinē kopā? Jā, izmēri ir dažādi, bet biezumi ir vienādi, un līdz ar to tiek atvieglots darba process, un mēs varam sagatavot visu plakni jau vienlaicīgi. Un šajā gadījumā mums plāksnes ir 60 cm. Mēs esam izvēlējušies 15 cm mazās maliņas, kas būtu gan platumā, gan garumā. Mums sanāk viens izmērs, līdz ar ko mums nav jāzāģē nekas lieki nost. Tas pātrina darba procesu. Kad bruģis ir ieklāts, kādi ir tālākie punkti, kas ir jādara, jo man jau, ka tā uzreiz vienkārši nepaliek? Kad bruģis ir ieklāts, mēs noslaukam visas smiltis, melnzemes, visu, kas ir palicis virsū, kārtīgi nomazgājam, notīram sīkšķambu, nobetonējam šīs maliņas, lai mums viņas, pārvietojoties ar tehniku vai ar kājām, tātad neaizbīdītos projām. Un pašās beigās, kad tas ir izdarīts, tad mēs kārtīgi iesmilšojam šo bruģi, lai šajās spraugās nebūtu, neaugtu nezāles. Un tad ir gatavs. Un tad ir gatavs. Un tad iespējams septembrī jaunie cilvēki, kas dosies uz Buldriem apgūt bruģēšanas tehnoloģiju, varēs staigāt par šo jauno skaisto bruģi. Tieši tā. Tāds ir mērķis. Tiksimies septembrī. Tiksimies. Te jau katrs no mums ir iedomājies, ka varētu visu pamest un braukt dzīvot uz laukiem. Ir savi plusi, ir savi mīnusi, ir jādomā par apkuri, jādomā par ērtībām, kuras tālu prom no pilsētas vairs nebūs tādas pašas. Kā ar to ir tikuši galā mūsu šī stāsta varoņi, par to arī turpinājumā tūlīt pat uzzināsim. Labdien, Raimonds. Ansis, kāda bija tā doma, kāpēc vispār jāpārceļās? Man vienmēr ir patikusi daba, ūdens, vēsture, un tas arī ir iemesls, kāpēc es ilgi 3 gadu meklējumu rezultātā atradu šo skaisto vietu. Pacentos šeit izdarīt visu tā, lai realizētu savu sapni, dzīvotu laukos, bet ar tādu komfortu, kā dzīvojot Rīgas centrā, kur es esmu nodzīvojis vairāk nekā 50 gadu. Ja par to pašu minimālo komfortu, kas nepieciešams kā ar to nodrošināšanu, es domāju, siltums, ūdens un tā tālāk. Celtniecības laikā ļoti svarīgs jautājums bija atrisināt un izveidot apkuras sistēmu. Kāpēc tu izvēlējies gāzi, jo it kā nav pats populārākais, tu tā vismaz nedzirdi? Tas ir pats ērtākais un komfortablākais apkuras risinājums manā skatījumā, jo, teiksim, ja es ņemu granulu katlu, ja, tad pirmām kārtām tur ir vajadzīga lielāka teritorija, kur izvietot šo katlu, krātuvi, tev ir jāmocās, varbūt jāpērk tās granulas. Tas ir viens. Vasarā, kad tu apkuras sistēmu izslēdz ārā, kā tu iegūsi siltu ūdeni. Tātad ar granulu katlu, cik es zinu, tad vasaras laikā man, teiksim, draugam ir granulas katls privāti mājā, ja, viņam ir atsevišķi elektriskais boilers. Man šajā gadījumā, teiksim, viss kopā? Viss kopā, ja, teiksim, man ir, teiksim, nelielas kastītes izmēra katls, ja, kurš vienlaicīgi nodrošina gan karsto ūdeni, gan apkuras sistēmu. Un, teiksim, papildus liels pluss ir tas, ka, teiksim, man ir Intergāzes sistēmā savs privātais kabinets, speciāla aplikācija, kuras katru dienu, teiksim, var ieiet iekšā, pastīties, kāds bijis iepriekšējās dienas gāzes patēriņš. Ja es atrodos ne šeit uz vietas, es caur apkuras katlu aplikāciju var, teiksim, nomainīt temperatūras režīmu, ja, teiksim, ekonomisko režīmu. Ja. Tad tu vari arī visu tos mērījumus redzēt telefonā. Jā, tas ir vienkārši fantastiski, ja, bet lai to visu varētu realizēt, ir jābūt ir internetam, jo savādāk es nevarēšu sazināties. Neties pie savas gāzes. Netiek pie savas gāzes. Piezvanīt savam katlam, jā, katls vai kur ir. Un kā partneris izvēlējos Intergāzi, un es nevienu mirkli to neesmu nožēlojis, jo viņi bija tie, kas praktiski veica gan šī te projekta izstrādi, gan saskaņošanu būvvaldē, gāzes krātuvu. Atrodas, teiksim, ceļa 9 metru sarkanā zonā, teiksim, bija jāveic saskaņojumi. Viņi arī to nokārto paši? Jā, pilnībā, teiksim, praktiski man atlika tikai uzlikt parakstu uz līgumu un saskaņot, teiksim, atsevišķi detaļas. Es saprotu, ka tu ļoti labi zini, ko nozīmē Intergāzes, bet izstāstīsim mūsu skatītājiem, kas tas ir. Tā ir sašķidrinātā gāze, kura tiek uzglabāta šajā te cisternā. Manā gadījumā tā ir 4,8 kubikmetru tilpuma cisterne. Gāze tiek atvesta
ar automašīnu. Tas viss ir Intergāze atbildībā, jo praktiski es maksāju par gāzi, izejot no savu patēriņa. Es maksāju tik, cik es patērēju. Tas tad arī ir viss. Jā, izskatās, ka šī skata dēļ vien ir vērts pārcelties uz laukiem. Protams. Tas ir vienkārši, no rīta iziet ārā, izdzert rīta kafiju, skatoties uz šo skaisto parku un ezeru. Tas ir to vērts. Pat kā uzzināja daudz par izdevībām gāzes apkurei tieši uz laukiem. Un šis ir tas vaininieks. Jā. Kāds ir tās priekšrocības cilvēkiem, ko jūs piedāvājat salīdzinoši ar citu visu klāstu, kas ir sastopams tirgu? Tā kā Raimonds minēja, šeit tvertnē ir 2 tonnas, un īstenībā uz 200 kvadrātmetriem tam vajadzētu pietikt uz gadu. Tas nozīmē to, ka mēs uzpildām un netraucējam, un tas klients var dzīvot pats savu dzīvi, tā teikt, un nodrošināt savu īpašumu ar apkuri. Jebkurā vietā Latvijā mēs arī varam uzlikt un liekam šo te skaitītāju, kas klientam ļauj maksāt tikai par patērēto gāzi. Kā ir ar kaimiņu mājām? Viņi arī var pieslēgties? Jā, šajā piemērā ir uzstādīta tvertne un visa sistēma tikai individuāli uz vienu māju, bet ir iespēja, kad apvienojas vairākas. Tās var būt 2, 3, 4, tās var būt 11 mājas, jo šajā situācijā mēs izvēlamies pareizo tvertnes tilpumu, lai nodrošinātu siltumu, un māju pārziņā ir tikai individuāli uzstādīt šo te gāzes apkures katlu. Paši uzstādat, paši pildat, paši arī uzskaitat? Tu precīzi visu arī uzskaitīji, jo šajā gadījumā komforts tas nav vārds tikai par to apkuri kā tādu, ka tu vari viņu vadīt, attālināt, un tu viņā vispār neiesaisties. Komforts ir arī par visu procesu, jo šajā gadījumā mēs uzņemamies visas birokrātiskās lietas, mēs izstrādājam projektu, saskaņojam to būvniecības informācijas sistēmā, un attiecīgi tā montāža viņa aizņem aptuveni 1 mēnesi vidēji, ja, līdz ar ko no dokumentu saņemšanas, līguma noslēgšanas, mēs izvedam klientu cauri visam šim te procesam. Un ja es šaubos, jūs man varat uzmodelēt vienu variantu, ka es īrēju, otru, ka es pērku, un arī to, cik es aptuveni varētu tērēt. Precīzi, jā. Ir arī izmaksu kalkulators, kad klients var paredzēt, kādas viņam būtu gada izmaksas uz apkuri vai uz apkuri un silto ūdeni. Un papildus visa informācija, protams, ir mums mājaslapā, intergas.lv, vai arī jebkurš klients, kas negrib meklēt mājaslapā, viņš var zvanīt uz 1804 un pieteikt vai nu objekta apsekošanu vai telefonisko konsultāciju. 1804. Raidījumu piedāvā Sodal un Breakers. Raidījumu piedāvā Sodal un Breakers. Mēs visi, planētas iedzīvotāji, lietojam uzturā ūdeni. Tomēr Latvijā ūdens kvalitāte mēdz būt ļoti dažādu. Un arī par to cilvēki domā, ko ar to visu darīt, kā attīrīt, kā lietot un ko tieši lietot savā ūdens sistēmā. Tāpēc esam atnākuši, lai to visu uzzinātu. Mēs esam Aquafiltra oficiālie pārstāvi Latvijā, un Aquafiltra produkciju dotajā brīdī var nopirkt jebkurā Latvijas reģionā. Kādas ir tās biežākās problēmas, ar ko cilvēki vēršās? Mums ir ūdens tāds. Visbiežākās problēmas ir, protams, kad ir dzīvokļu māja, kurai nav uzstādīts nekāds liels ūdens attīrīšanas iekārtas. Pirmais, kas būtu jāattīra, ir ieejošais ūdens dzīvoklī. Bet šeit rodās viens no galvenajiem jautājumiem. No kā tad mēs to ūdeni attīrīsim? Jo var attīrīt ūdeni no mehāniskiem piemaisījumiem. Nākamais ir dzelzs problēma. Trešais, cik mīksts ir tas ūdens. Ir vēl viena liela problēma - baktērijas chlors, un no tā visa ūdeni var attīrīt. Kā man saprast, ko man aptiekā pirkt? Šajā aptiekā. Ideālā gadījumā ir jāveic ūdens analīze. Ja to baigi negribās darīt, tad vienkārši laika gaitā var mainīt dažādus kartridžus un skatīties uz rezultātu. Lielākoties vispopulārākie ir 2 veidu mehāniskie kartridži. Pirmais mums ir presētais polipropilēns, otrais ir polipropilēna diegs. Pilda pilnīgi vienādu funkciju, vienkārši aiztur daļiņas. Kāda ir principiālā starpība starp diega kartridžu un polipropilēna kartridžu? Tātad, kad polipropilēna kartridžam ir pa daudz to netīrumu iekšā,
samazinās ūdens spiediens. Diega kartridži to ūdens spiedienu nesamazina. Turpinājumā, ja mēs runājam par mehāniskiem kartridžiem, kas attīra piemaisījumus, smiltis, rūsu, ir ļoti laba opcija skalojamais kartridžs. Būtība ir tāda pati kā polipropilēna kartridžiem, bet viņu vairākas reizes var izskalot. Izņemt, izskalot, ielikt atpakaļ. Nākamais, kas ir ļoti aktuāli, nepatīkama smarža, garšas uzlabošana un baktērija. Un šeit mums palīdzēs ogles kartridži. Dzeltenie kartridži, kas ir akvafiltrs sērijas, ir tieši mīkstināšanas kartridži, ūdens mīkstināšanas kartridži. Lai kaļķis nebūtu, jā? Lai kaļķis nebūtu. Bet noteikti jāņem vērā tas, jo vairāk ūdens iziet cauri kartridžam, jo biežāk viņš ir jāmaina. Bet vienalga tas termiņš ir 6 mēneši, kad būtu tie kartridži jāmaina. Ir kaut kādi kopīgi kartridži, jo mēs tagad iedomājamies, ja ir viens, tas, piemēram, viena tā... Šeit arī ir vairāki varianti. Pirmais variants, tas jau mēs pieskāramies mīkstināšanas kartridžiem, ir kombinētais kartridžs, kur mums ir vienā kartridžā ir gan mehāniskā attīrīšana, gan ūdens mīkstināšana. Bet šeit atkal jāņem vērā, ja mēs liekam vienu mehānisko kartridžu, mainam 2 reizes biežāk. Bet ir vēl viens variants. Mēs kolbas varam salikt vienu aiz otras. Mēs varam pievienot 3. kolbu un mēs varam pievienot 4. kolbu. Kas mums ir nepieciešams, lai vispār sistēmu ieliktu tai skaitā? Ir kolba, kartridžs mūsu izvēlētais, atslēga un kronšteins. Un mēs arī piedāvājam to visu iegādāties jau vienā komplektā. Lai galva nesāpētu to visu pirkt pa detaļām. Lai nav jāmeklē tur kaut kas visu. Lai nav jāmeklē, lai nav jāpieskaņo, šeit jūs būsiet pārliecināts, ka kronšteins derēs tieši šai kolbai un ka atslēga būs piemērota tieši šai kolbai. Kā pie šie visi tik klāt? Pirmais variants – Sijas Tamaras birojā Pakalniešu ielā 7 Rīgā Juglā. Otrais variants, protams, pasūtīt internetā. Mūsu mājaslapā www.stamars.lv ir pieejams pilnīgi viss klāsts, un drīz tur arī būs pieejams interneta veikals. Trešais variants ir labākais būvniecības veikalos visā Latvijā. Līdz ar apkurs cenām visi saprata, ka nozīmē siltumizolācija, ka to vajag lietot un ka vajag renovēt mājas. Un te ir viena no šiem gadījumiem un izmanto kādu materiālu? Rokulu, frontroku. Pie kādām temperatūrām ir iespējams lietot šo rokolu? Vatēji temperatūra neiespaido, bet sauso maisiņu ražotāji iesaka sākot no +5 grādu. Šeit tiek likts apmetums. Jā, pēc tam liks dekoratīvu apmetumu. Viens plus rokola vatē ir tas, ka tās griešana notiek ar vienkārši parastu rokas zāģīti. Reizēm var arī izlīdzēties pat ar nāzi. Tas ir ļoti viegli, šo materiālu ir viegli izmantot, tas ir samērā ciets un blīvs. No ārpuses ir 2 cietas kārtiņas, cietākas nekā viss pārējais. Šo materiālu sagriež, pielīmē, pēc tam ar dībeļiem pieskrūvēts. Virsū šeit būs siets un uz sieta virsū vēl apmetums. Un tas viss tiks tikpat kā iecementēts un savā laika kapsulā ielikts. Un šis siltumizolācijas materiāls praktiski šeit paliks mūžīgi un palīdzēs cilvēkiem, kas dzīvo šajā dzīvoklī numur 20, justies silti, ērti un komfortabli. Kas mums šeit ir par simboliem? Vai tos ir iespējams populārzinātniskā valodā izskaidrot? Es varbūt pašus galvenos, kas ir siltumizolācija, notur temperatūru, skaņas izolācija, ugunsdrošība. Tik labs kā dimants. Nu, varētu arī tā būt. Ciets varbūt. Un mitrumizturība. Varbūt mēs varam uzskaitīt, kādi ir tie labumi, ko iegūst iedzīvotājs no šī materiāla izmantošanas siltumizolācijai. Nu, galvenais ir tā, ka līdz 60% samazinās rēķins. Ja viss tiek ievērots, viss tiek izdarīts tā kā pienākās, līdz 60% iekonomē. Tad ir siltāks, mazāk salsti, mazāk rēķini. Tieši tā. Es vēl pieliktu klāt arī skaņas noturību. Jā, skaņas izolācija arī varbūt šai mājai, jo otrā pusē ir dzelzceļš, tā kā tas arī ir. Vēl ko mēs varam pieminēt, ugunsdrošību. Ugunsdrošība arī, jo parasti ugunsgrēks, kur notiek ugunsgrēks veidojās dzīvoklī,
Un tad, ja materiāls nav ugunsdrošs uz fasādes, tad šī te liesmas tiek ārā no dzīvokļa un pa fasādi aiziet uz pārējiem dzīvokļiem. Bet, cik es saprotu, šis materiāls ir ugunsdrošs. Nedegošs. Kāpēc šoreiz būvnieki ir izvēlējušies šo materiālu? Tieši, es domāju, šo biezību, jo jums ir milzīgs klāsts. Nu jā, mums konkrēti šis materiāls ir sākot no 50 mm līdz 200 mm. Bet kāpēc konkrēti šo materiālu? Tas ir projektētāju kompetencē. Viens ir skaidrs, ka projektētāji sapratīs, paši izrēķinās un to vajadzīgo biezumu un materiālu jau zinās, kur izvēlēties. Bet, ja gadījumā es nāku pie jums, jūs palīdzēsiet man saprast, ko nu man vajadzētu, cik daudz un Protams, ir tā, ka jūs pirmkārt varat atrast sākuma informāciju mūsu mājaslapā www.rokul.lv. Un tad ir, ja vēl kādi specifiskāki jautājumi, tur ir mūsu koordinātas un var zvanīt jebkurā darba dienas laikā, jebkurā brīdī mēs palīdzēsim. Var arī izrēķināt pie jums? Var arī pie mums izrēķināt, cik materiāls ir, kāds biezums ir nepieciešams, lai nepārmaksātu un lai arī nosiltinot iegūtu to rezultātu, kāds tiek plānots. Lielas paldies! Tagad es zināšu, kur man griezties. Raidījuma Es varu pats sadarbības partneris Sodal jums piedāvā plašu celtniecības materiālu klāstu. Hermētiķus, līmes un poliuretāna putas, lai atvieglotu jūsu būvniecības darbus. Šodien sniegsim jums īsu pamācību. Sprauga aizpildīšana ar poliuretāna putām. Sodalam 2 varianti. Vai nu pistoļputas, trubiņputas. Sodal ģeniālās putas, džīnijus gan, vairāk kārtēji izmantojamas. Ja, tātad, kā mēs viņus izmantojam? Attaisam vaļā. Izmantojam, tā kā pistoļputas kārtīgi sakartam. Komplektā vienmēr ir cimdi. Un pūšam. Beidzām darbu. Aiztaisam ciet. Un noliekam līdz nākamajai reizei maliņā. Ja par šīm putām, šīs ir mūsu topa putas. Šīs ir vissezonas, izmantojams no -10 grādiem. Piemēram, uzstādot logu, liela vitrīna 2x2 metri, 2x4 metri. Temperatūras ietekmē notiek kustība. Šīs putas, vai parastās putas, kustībai nepakaļaujās, viņas sāks kaut kādā vietā atslāņoties. Šīs steigās līdzi konstrukcijai, un nekad tā arī neatslāņosies. Viņas ir elastīgas. Putām cietēšanai, lai viņām būtu blīva struktūra, ir nepieciešams ļoti sarežģīts agregāts lūk šāds. Apsmidzinam un pūšam, un putas veidosies blīvas. Ja mēs nesamitrinām, no gaisa mitrumu paņemot būs šādi, pa vidu būs šādas te šampaniešu putas. Un, jā, tā ir tāda nianses, ko bieži vien zina pārdevēja veikalā, bet nezina celtnieki. Bet tagad jau tā situācija jau ir mainījusies, tagad jau visi zina, ka vajag mitrināt, bet lieku reizi atgādināt, nenāks par skādi. Vēl par putām runājot, ir vēl tādas specifiskas putas. Ugunsdrošās putas. Un par tām uzreiz jāsaka ir, ka bieži vien cilvēki to domā, ka tās putas ir nedegošas, un viņas tagad var pūst visur, kur bez mazvai pie atklātas liesmas. Tas tā gluži nav. Tas tā nav. Nepavisam viņas ir paredzētas liesma aizkavēšanai ugunsgrēku laika gadījumā. Viņas ir uguni aizkavējošas. Šīs mūsējās konkrēti atkarībā no izmantotā mezgla liesmu izplatīšanos aizkavēs līdz pat 4 stundām. Raidījumu piedāvā Sodal un Brīkers.